Tā, 10. jautājums par autonomas līguma pagarināšanu ar Sievu brīvību. Ziņojot Paulis Lūdzu. Kā jūs ļoti labi zināt, mums bija pagarinājums uz gadu, un jūnijā viņš beidzas. Ņemot vērā tas visas baumas, ka viņi tiek pārdot, tas viss, es biju ticies ar to pārvaldnieku, un uzdoju viņam, pasaka, īsu konkrēti jautājumu. Jūnijā iepriekšējais līgums beidzas, vai nākamā, ja būs vajadzība, jūs būtu ar mieru pagarināt. Viņš pateica, nav problēma, ja jums tā biblioteka ir vajadzīga, mēs to līgumu ar mieru pagarinām. Viņš pateica. Izējot no tā, ka jūnijā tas līgums beidzas, tad mums ir jāzina, vai mēs to līgumu pagarinām, vai arī būs jūsu lēmums izbeigt līgumu. Man jautājums atšķirība Sievu brīvībai, telekonomai un Daugavpils ielā 8. Ja nomā valsts iestādā, tad izsola nav vajadzīga. Ja no tā tiek gūts sabiedriskais labums, teiksim tā. Pri čom tad brīvība un Tas valsts? īpašums pieder viņiem. Mēs nomājam savus. Mēs tad no viņiem Priekšlietotēkas. atšķirība ir tā. Tu mēs dodam, tad mēs ņemam. A mēs gribam neizskatīt. Mēs просто Nevienam gribēt tā nav. Tā, vai ir kādi jautājumi? Cik mums tas izmaksā? Izmaksas būs tās pašas, kā ir vieta. Nevārāk. Nekā 4000 gadā, jā? Nepateikt uzreiz. Nu, kaut par 5. Mēs arī sakoši cipars ir vajadzīgi. Tas sarīcīski, vai tas ir izdevīgs priekšstījā? Es domāju, ka tagad sākās brīvlaiki, un visi skolēni tajā bibliotekā sēž no rīta līdz vakaram. Par ziemu vēl varētu diskutēt, jā, bet es domāju, ka tagad tas vasaras periods. Paši zināt, ka skola tūlīt 1. maijā beidzās, un viss tur, es domāju, labi, slēdzam līgumu un viss. Pusgada. Tā, mums ir jābalso, vai mēs vienojamies uz domas sēdi. Ir jāsaka. Kā lūdzu? Domas sēdi jau redzēsim, kā balsts. Tad vienojamies, ka Jā. šo pagarinam Darbģenes pagasta bibliotekas vajadzībām telpas no Sievu brīvība, un šo jautājumu tad uz domas sēdi. Nu, varētu visu biblioteku pārus uz tagad stūzēt, tad biblioteka ar visu darbinieku šeit. Es saprotu, tā ir vienīgais pagasts, vispār viņi Pagaidās nav pagasts, tur darbinieku tu neplānētos, jo tur darbinieks tagad uz puslodes. Bērni vasarā sēdēs. Tagad nomā ir mazāk, tāpēc ka mums nevajag kurināt tur iekšā, saprotat? Davai uz pusgadu mēs paturpināsim to. Nu, tā ir biblioteka bija. Es biju, jā, kur tu biji? Es biju. Sadiet, jūs Biju, jā, jūs esi biju. Nu, redz, jau skaties, bija apaklēdi tā. Tā, mēs esam vienojušies, vai ne? Jā. Uz domas sēdi šo jautājumu. Tad Paldies. ir vienošanās, ir vienošanās notikusi deputātu. Man var uzdot jautājumu. Lūdzu. Man ir jautājums iepriekšējā reizē, kad tika risināts šis jautājums, pirmo reizi, kad tikai domāts par pagarinājumu, bija solīts izpētīt, cik tad tur īsti lietderība ir, lai nākamreiz pagarinot šo tad lietderību arī izvērtētu komitejas sēdē. Bija šāds te solījums. Dzirdu, kā Maija taisās, deputāta Maija taisās sēdēt un skaitīt vasarā, jā, kas ir lētāks vai kā, un līdz pusgadam jau tad atkal būs ziema, un apkura jau sākas, cik mēs zinām, oktobrī. Man ir jautājums vienkārši, vai tika, kā izpildirektoram, uzticēts pienākumos, kādam uzlikt par pienākumu, izpētīt šo te... Pildīt domas lēmumus. Ļoti jauki. Par nomu. Labi, tad kāda rīcība bija, vai tas tikai bija solījuma pēc, jo runa bija tāda un solīts bija? Mēs sapratām jūsu jautājumu, tad uz domas sēdi izpildirektors saorganizēs visu mums nepieciešamo informāciju. Jo man arī ir savi rādītāji, es esmu izpētījusi, cik tur iet, novērojumi. Varētu uzzināt? Nē, es vispirms jūsu gribu gaidot. Labi. Tad Nē, nu, jo jūs
taču pieņemat lēmumu. Es saku, kā var pieņemt lēmumu, nezinot kaut kādu informāciju. Tāpēc, un man izbrīna, ka jūs tas neinteresē, kas tur ir. Jo bija solīts, ka tāda informācija jums nonāks, kad otru reizi pagarināsit. Paldies. Izpildirektori sagatavos uz domas sēdi visu nepieciešamo informāciju. Tā, paldies. 10. jautājums, tikai saprotu, mums ir atrisināts. Tad 11. jautājums par darba laika izmaiņām pašvaldībā.